Tātad Mangals karkā, ja poezija, šī planēta ļoti jūtas slikti, jo viņa ir kritienā un attiecīgi tiek uzskatīts, ka tiem cilvēkiem, kam Mangals ir karkā, ka šie cilvēki nespēj pareizi izmantot savu enerģiju, bieži vien pārvērtē sevi, dzīvo pie citiem cilvēkiem vai vispār ir atkarīgi no citiem cilvēkiem. Tātad debesis ir ļoti neatkarīgi, jā, un bieži vien ir kaut kādas ģimenes problēmas dzīves laikā, ir ļoti ātri aizkaitināmi, nepaklausīgi, nedisciplinēti, un tā kā karka ir dabas mīļotājs, jā, tad attiecīgi šie cilvēki ļoti mīl ceļot, un neskatoties uz visu iepriekš minēto, jā, viņi arī ir pateicīgi, māk pateikties par to, kas tā kā viņiem ir un kas tā kā tiek dota dzīves laikā.